Šis būs stāsts par mazu daļiņu Rīgas. Starp Matīs ielu un Smilškalniem izplatusies darbaļaužu pilsēta. Vecās koku mājas un pa kādam īrsnamam vidū veido unikālu vidi, kur koks vies ar mūriem un mūri ar koku. Vienā otrā pagalmā vēl šodien var izjust gadsimtu elpu, jo viss liekas kā toreiz, kad mūsu vecvectēvi savas dienas vadīja strādājot Rusa Baltiša vagona fabrikā, Brāļu Kleinu rūpnīcā un vēl daudzās citās lielākās vai mazākās fabrikās. Bet mūsu vectēvi, vēl puišeļu būdami, nodarījātām sandalēm kājās, rīkoja savas nemazāk svarīgās kaujas. Ar šo īsfilmu piedāvājam kopā ar mums noiet 210 metru garu Bruģa ieliņu tepat Grīziņkalnā. Iepazīties ar Mūrnieku ielu, kur ar Rīgas domas atbalstu un Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas pūlēm, darbojoties roku rokā ar namsaimniekiem, ir atguvusi savu seno seju un svin savu dzimšanas dienu. Dienu, kad ielai tiek atdots gadu gaitā atņemtais, tās vēsturiskais tēls. Un tagad viņa priecē mūs ar krāsām, sakoptību un priecīgām sejām. Nu jau kuro. Atjaunots vēsturiskais bruģis, uzstādītas autentiskas apgaismojuma laternas, ēkām pievadītas jaunas inženiertehniskās komunikācijas, sagatavotas ēku fasāžu krāsojuma pasas, renovēts skvēriņš un tajā uzstādīts amatniecībai veltīts piemineklis. Pirmais Rīgā atjaunotās neatkarības laikā. Un daudz kas vēl cits, neraksturīgs padomu laikā degradētajai pilsētas videi, ārpus pilsētas vēsturiskā centra. Šis būs stāsts par gandarījumu, par to, kā mēs priecājamies par padarīto, par to, kādu mēs gribētu redzēt visu savu priekšpilsētu, ne tikai svētku reizēs. Savas pilsētas nepārāk seno, taču tikpat mīļo un tuvo daļu.
Tālūk, ar svinīgām runām čigāniem, dažādām ēverģēlībām, ēšanas priekiem un naudas kalšanu, mēs senās un mūsdienu drānās ģērbtie, vietēji un ciemā nākušie, ievadījām šo mazo, taču tik jauko mūrnieku ielu viņas jaunajā ceļā uz mūsu sirdīm. Gaidot kārtējo tikšanos, mēs darīsim visu, lai šie 210 metri kļūtu vēl krāšņāki un sirdī tuvāki. Lai satiekoties būtu prieks redzēt siltumu acīs un dzirdēt atzinības vārdus. Ne tikai no Grīziņkalna iedzīvotājiem, bet arī no tuviem un tāliem viesiem. Mūrnieku iela, 210 metri sakārtotas pilsētvidas. Jau darāmo darba rindā klauvē pie durīm pļavas, zaķu un cits nemazāk skaists mūsu Rīgas ieliņas. Mums visiem kopā tas ir pa spēkam. Radīt svētkus, iepazīt koku un mūra senatnes patieso spēku, veidot pilsētas ainavu, kuru skatot sirds kavilē un dzied.